viegls iesildīšanās setiņš, ko vienmēr es izmantoju pirms katras slodzes, spēka slodzes, kardio slodzes un tā tā. Pildi līdzi man, pavisam vienkārši, elementāri. Pirmais, es vienkārši izkustinu pēdas, kādas 25 sekundes, pamīņājos uz vietas, tādējādi es iesildu arī apakšstilbus, sagatavoju pēdas slodzei un neatkarīgi pildi augšu vai apakšu, vienmēr iesildu visu ķermeni, paaugstina temperatūru, muskuļi, tad samazinās traumatisma risks un, attiecīgi, mīksti audi tiek sagatavoti slodzei. Tālāk kāja nedaudz sāna, izapļojam vienu potīti, arī mierīgi, lēnām. Īpaši potītis ziemā, kad slidens, un šitais ir obligāti jādara, lai neizmežģītu. Smuki izgriežam vienu, un tāpat izgriežam arī otru. Šitais tāds elementārs. Un ar iesildīšanos tā, jo vecāki mēs paliekam, jo svarīgāk tā ir. Labi? Tālāk tāds vienkārši vingrinājums kāju noliekam uz papežu un noliecamies pie vienas, noliecamies pie otras. Pamīšas. Tādā veidā smuki iestiepjam hamstringu, iestiepjam mikurus, izstrādājam tos. Un vēl vienu reizīti. Labi. Tālāk saliec kāju, pacel roku. Saliec kāju, pacel roku. Un te svarīgi noturēt līdzsvaru. Nedaudz iestiepjam kvadricepus un jau izkustinam plecus. Un vēl pāris reizītes. Un vēl vienu. Jā. Tālāk izgriežam gurniņus, smuki izapļojam tos uz vienu pusīti, 11 reizītes, tādā plašā kustībā un tāpat uz otru pusīti. Zini kā, vai tu uztais 10 reizes vai 12 reizes, nav liela nozīme. Galvenais, ka tu esi izkustinājis. Un vēl kāds 2 reizītes. Viens un vēl viens aplīts. Tālāk uztaisam pagrieziens, izlaižot rokas, pasties uz manām pēdām. Man pēda nepaliek piespiest pie zemes, tā atraujās. Arī skatiens līdzi rokai. Un vēl pāris reizītes. Tāds vienkāršais variants. Un vēl vienu. Iešūpojamies vēl nedaudz, ejam lejā un forši pašūpojamies. Iestiepjam muguru, hamstringu. Lēnām mierīgi. Iztaisnojies. Izspied rokas uz augšu un vēl 1, 2, 3 un vēl vienu uz augšu. Dodamies tālāk. Izstiepjam krūšu muskuļus, plauksts uz leju, plauksts vaļā. Un būtiski pāris reizes uz leju, pāris reizes vaļā. Iestiepjam nedaudz lielo krūšu muskultūru. Tālāk izapļojam alkonīšus. Uztaisim tādas dzirnaviņas uz iekšu, uz āru. Atkal samainam. Uz āru man kustība ērtāk, uz iekšu attiecīgi nērtāk. Labi, izkustinām plecs un izapļojam plaukstu locītavus, izgriežam tās. Arī var pamainīt virzienu visos veidos. Īpaši, ja treniņi ir caur plaukstu locītavām, kā tas ir slodzei mājās, tad plaukšņām jābūt siltām. Un izgriežam arī plecs uz priekšu, atpakaļ. Atkal uz priekšu, atpakaļ un vēlreiz uz priekšu, atpakaļ un izkustinam rokas uz augšu, uz leju, lai mums pleci ir silti. Mēs forši varam strādāt. Vēl kāds
5 reizītes. 1, 2, 3, 4, 5. Un visbeidzot izapļojam kaklu uz vienu pusi, uz otru. Netaisi galvas griešana būtu 360. Nav ieteicams traumatiski. Šādas pusītes ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Vēl kāds 4 reizītes. 1, 2, 3, 4. Forši, tu esi gatavs treniņam. Klasiskais pietupiens kājas plats platumā. Un iegurnim ejot uz aizmuguri, mēs sēžamies iekšā. Krūtis saglabā kustību uz priekšu, es nenopļoju muguru, smuki sēžos, skatiens uz priekšu, celīšs negāžu uz iekšu un lēnām mierīgi strādāju. Papēžu piespiesti pie zemes. Tas pats pietupiens, tikai iesēžamies un iztaisnojoties mēs valkam kāju atpakaļ. Saglabā līdzsvaru, nevelc asi, lēnas, smuks, mierīgs kustības, nenopļo muguru. Elektriskais krēsls. Iesēžamies līdz pusei, rokas izstiepts, skatiens uz priekšu un vienkārši tur sevi.
Šim vingrinājumam es izmantošu vingrošanas nūju, bet tu vari pieturēties pie sienas. Un tas, ko es daru, pārnesot svaru uz pretējo kāju, es kāju, kas attiecīgi nebalsta mani, pulsēju. Sāniski vaļā un ciet. Lēnām mierīgi. Un tieši tāpat uz otru pusīti es pārnesu svaru un pulsēju. Tu vari pieturēties pie sienas, pie stenderes, kur ērtāk. Guļam uz vēdera un atceļam taisnas kājas pa vienai. Smuki ceļ taisna kāja augšā, pirksgals nostiepts, nestrādā ceļos, iegurnīts, smuki piespiests pie zemes.
Pēdas pie zemes, kājas saliekts, ceļi vaļā. Tas, ko mēs izdarām, mēs atceļam iegurni, sasprindzam augšā sēžas muskuļus un smuki lēnām nolaižam lejā. Tātad vienmēr izelpa mums ir uz sasprindzinājumu. Laižot lejā mums ir ieelpa un ceļot augšā mums ir izelpa uz sasprindzinājumu. Turpinam ar vēdera muskuļiem. Tātad kājas pēdas pie zemes, kājas saliekts, rokas aiz galvas. Tas, ko mēs izdarām, mēs sarinam mugurkaulu un atceļam lāpstiņas. Muguru smuki piespiesta klāt un atceļot saspringzinam vēderu, ceļam vēderu, necela kaklu, skatiens 45 grādos un izelpa mums ir uz sasprindzinājumu. Tagad kājas saliekts, bet pungala gaisā un papēži pie zemes. Atceļot lāpstiņas, mēs velkam pretī celīšus. Visi tieši tāpat kā mazajās presītēs. Tikai tagad mēs pieslēdzam šo ceļu pievilkšanas kustību.
kājas paliek pie zemes un pieslēdzam nedaudz sānu muskultūru. Tātad saritinam mugurkaulu un nedaudz iegriežam alkonīti uz pretējo pusi. Saritinu un viegls iegrieziens, viegla rotācija. Iegurnīt smuki pie zemes, es negāzelējos, nestrādāju ar kaklu. Un plankings uz ceļiem. Šis ir vienkāršākais variants, neiekās placījos un labi ievilkt, sēžu sasprindzināti. Ja pa vieglu, vienmēr var turēt uz pirkstgaliem. Tāpat kā ar iesildīšanos, kas jāizpild vienmēr pirms treniņa, mums arī vienmēr vajag atsildīties pēc treniņa. Tāds viegls sets no lejas uz augšu. Okay? Kājas papēž un noliecies lejā un turam sevi. Tāds viegls iestiepiens, šī nav tāda klasiskā stiepšanās, šī tad viegla atsildīšanās. Principā izstiepjam visas lielās muskuļu grupas un sagatavojam ķermeni atjaunošanās procesiem. Vēl nedaudz. Tāpat uz otru pusīti. Nojam lejā. Un smuki turam sevi.
Principā tagad mēs izstrādājam kāju aizmuguri. Kā ikru, tā nedaudz arī hamstringu. Viegli. Labi, izējam lēnām. Tagad atrod, kur pieturēties un izstiepjam kvadriceps. Turam kādas 20, 25 sekundes. Ilgāk mums nevajag. Stiepsies stiepšanās dienās. Labi. Tāpat otru. Smuki turam. Necenties uzlikt uzsvaru uz to, ka maksimāli jāiestiepj. Vienkārši viegli jāiestiepj un būs ok. Okay. Uztaisam tādu izklupienu atpakaļ un nedaudz tā kā pašūpojamies. Šito uztaisam tā dinamiski. Tāds 10, 15 sekundes šo. Ilgāk nevajag. Un tāpat ar otru. Viegli pašūpojamies. Viegls iestiepiens. Vēl nedaudz. Labi. Ejam tālāk. Uztaisam atliecienu, noliecienu uz vienu pusi. Vienkārši sāniņas, bet šito dinamiski noliecies uz vienu pusi. Tad noliecies uz otru pusi. Tādas 4 reizītes uz katru pusīti. Un vēl pa vienai. Un tad ejam tālāk. Jo tā doma, kas jāsaprot, ka treniņa rezultātā muskuļu šķiedras staigā šitā, aktīns miozīns, un viņas savalkās. Viņas vajag atbrīvot. Tad uztaisam vienkārši noliecienu, pašūpojamies. Pašūpojamies uz leju. Kādas 15 sekundes. Mierīgi, brīvi. Iztaisnojamies. Ejam tālāk, ķermeņa augšdaļa. Pievelc vienu roku, 1, 2, atbrīvo. Pievelc otru roku, 1, 2, atbrīvo. Un pamīšas. Pāris reizītes arī uztaisam šo. Un vēl par reizītei uz katru pusi. Tālāk atvelkam plecis atpakaļ. Vienkārši spied rokas atpakaļ, skatiens uz priekšu. Krūtis iet uz priekšu, izstiepjam nedaudz. Plecu priekšu, izstiepjam nedaudz krūšu muskuļus. Arī paturam 15-20 sekundes šo vingrinājumu. Labi. Izstiepjam triceps aiz galvas. Iestiep 1, samaiņa, iestiep otru. Un tādā veidā, mainot, mēs izstiepjam arī tricepsiņu. Un vēl par reizītei uz katru. Un tagad mums vajadzētu kaklu uz leju. 1, 2, 3, 4, 5. Labi. 1, 2, 3, 4, 5. Un pa kreisi. 1, 2, 3, 4, 5. Izpurni rokas. Atbrīvojies. Tas arī viss. Treniņš ir beidzies.